Sāku es kopš pagājušā gada decembra sākuma. Es sāku laikam augustā. Kāds man no augšas uzrunāja, ka tas ups ir, tu varētu būt tā, ka tu varētu piedalīties. Es jūtu tādu pamudinājumu savā sirdī. Pienāks sestdiena, tad jābrauc uz Mateju. Tiklīdz es varēju sākt pievienoties, tā es tagad un kopā ar Irīti mēs jau tagad regulāri. Es jau nāku 3. sestdienu. Sadraudzības pusdienās līdz šim ir iesaistījušies no 30 līdz 40 kalpojošu cilvēku. Visi cilvēki, kas ir iesaistījušies sadraudzības pusdienas kalpošanā, ir sadalīti vairākās grupās. Tas sāls vairs nav tik sāļš, cukurs nav tik salds. Sadraudzības pusdienās ir iesaistījušies dažādas paudzes, dažādu vecumu cilvēki. Ir pat reizēm bērni, kas atnāk uz kalpošanu palīdzēt. Ir arī jaunieši, ģimenes cilvēki. Viss nopietni. Aizmirst paņemt līdzi šitos kuļamos. Tagad ar rokām jāatcerās vecie labie laiki, kad bērnībā tā taisījām. Nekāda problēma. Ko es varu darīt? Ja nav savādāk līdzekļi, tad šitais varu vismaz savu darbu, un es ar prieku un mīlestību to darām. Bieži vien, kad es dzirdēju baznīcā, kā aicina un saka, ka lai ziedot laiku, lūkšanas, naudu, tad es domāju, naudas man nav ko ziedot tik daudz, un tad es sapratu, ka sestdienas man ir brīvas. Es svētdienās klausījos, un tad sāku lēnam domāt, un tā augustā sāka. Pašam tāpatās kā daudziem Latvijā arī situācija nebija no tām spīdošākajām, un tāpatās kā daudzi šeit griezos pēc palīdzības. Es pat nonācu grūtībās 2 mēneši jau. Man prieks kādam kalpot. Es atnācu arī zupiņu ēst otrā pusē. Tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu Dievs, mūsu glābējs, tev pieder viss, tavā ziņā ir pilnīgi visu. Tad, kad Mateja draudzes sāka misijas grupu sadraudzības pusdienas, uz pirmo reizi atnāca 40 cilvēki. Man tiešām ir kaut kā arī varbūt tāda pašvērtība savās acīs ir cēlusies, ka es kaut ko varu darīt, ka es kaut ko varu dot. Vispār ļoti daudz. Pirmkārt jau pašiem ļoti daudz jāmācās ir, un paši, man liekas, iegūst visvairāk. Šī te kalpošana man ir parādījis arī to, kā tas ir, kad mēs jebkurš varam nonākt tādās grūtībās. Ja, jebkurš arī tie cilvēki, kas šeit nāk uz zupas virtuvi, viņi ir tādi paši kā mēs. Pirmās sestdienas, kad es strādāju, tad tiešām no sirds bija dziļa pārdoma visai nedēļai un pateicība Dievam, kad mums ir ko galdā likt un ka mēs varam arī vēl pārējiem palīdzēt un tādiem, kuriem, un, protams, lūgt par viņiem. Es vienmēr esmu šaubies, es iepriekš tā neesmu aizdomājies par kristietību, ja? Bet tagad man jau vairāk liek ticēt tam, kad, man liekas, tas kungs ir virs mums, jo reizēm notiek arī tādi mazi, bet brīnumi notiek. Mēs viņam dodam fizisko maizi, apmieram viņam to pirmo nepieciešamību, pēc kā viņš augst, pēc kā viņš ilgojas, vienkārši paēst. Un tad jau pēc tam kopā ar to zupu mēs arī dodam to garīgo maizi. Kā viņi atplaukst, kad viņi šeit nāk pie mums. Kad arī viņas te sagaida, kā sākumā bija tie baltie galdauti un viss, un ka viņi jūtās ievērot un atzīt un saprast. Un tas kaut kā ļoti arī mums pašiem silda sirdi.
Mēs arī lapiņas speciāls ar tekstiņiem viņiem printējām, devām līdzi aizlūgšanas lapiņas devām, kur viņi rakstīja. Tā nav tikai fiziskā maize, tas ir kaut kas stipri vairāk. Vai arī viņš ir praktisks darbs, bet, lielākoties. Bet viņš nesīs augļus nākotnē. Tas ir tik vienkārši, ka var palīdzēt citiem. Droši, visi mīļi gaidīt. Šīs kalpošanas, kas iet ārpus draudzes sienām, kā zupas virtuve, kā pārtiks paktu dalīšana un kā palīdzība cilvēkiem, kuriem grūtāk, piepilda Kristus vēsti praksē. Man jau liekas, ka tas parāda mūsu patieso kristietību, jo tikai tad, kad mēs esam gatavi dalīties, ziedoties, kalpot, upurēties, tad patiesi Kristus ir redzams mūsu dzīvē.